Tā. Tā. Mareks mani dzird? Parādi, vai tu man dzirdi, Marek? Labi. Tā. Tas labi. Tā. Tālāk. Daudzi cilvēki domā, ka problēma ir tikai uzturā. Bet praksē bieži ir tā, ka organisms vienkārši ir pārslogots. Šodien es jums parādīšu, kāpēc uzkrājas toksīni, kā tas ietekmē enerģiju, svaru un pašsajūtu. Un ko ar to var darīt vienkārši mājas apstākļos. Un es uzreiz saku, ka tas nebūs sarežģīti, viss būs tikai praktiski un iespējams izdarīt. Tā. Vat tā. Aizslēdzās man viss. Viss man pazuda. Tagad atkal ir. Jā, ļoti interesanti. Cilvēks ir unikāla dzīves sistēma. Ķermeņa iekšējo vidi veido asinis, limfa un starpšūnu šķidrums, kas piegādā barības vielas. Tas ir olbaltumvielas, vitamīnus, minerālus, taukus, ogļhidrātus katrai šūnai un izvada atkritumu produktus, kas pazīstami kā endotoksīni. Nu, es nevaru atbildēt. Zvana. Ārprāts. Tā, nu labi, ejam tālāk. Vienlaikus mūsu ķermenis ir pakļauts ārējiem vides faktoriem. Iekļūt mūsu ārējie eksotoksīni, iekļūst mūsu ķermenī caur ādu, caur gļotādām, elpceļiem un pārtiku. Toksīni ir rindas, kas nāk no ārpuses un veidojas arī organismā paši. Eksotoksīni, jeb ārējie toksīni, ir ķīmiskas izcelsmes kaitīgas vielas, kas nonāk organismā no ārējās vides ar piesārņotu gaisu. Es atvainojos, to pieslēgšu, man vēl te ir cilvēks, laikam netiek iekšā. Kā tas ir iespējams? Kaut ko jau es esmu uzspiedusi ne tā, kā vajag. No ārējās vides piesārņotu gaisu, netīru dzeramo ūdeni, nekvalitatīvu pārtiku, alkoholu un cigaretēm. Eksotoksīni ārēji visbiežāk saistās ar saindēšanos no pārtikas, mikrobu, toksīnu, nitrātu, smagajiem metāliem, ieelpojot gaisu, kas piesātināts ar kaitīgiem piemaisījumiem. Ekoloģiski nelabvēlīgos apstākļos, smēķējot vai elpojot toksīnus, vai no sadzīves ķīmijām, lietojot alkoholu un medikamentus. Iekšējie toksīni, jeb endotoksīni, ir kaitīgas vielas, kas organismā veidojas ikdienas dzīvības procesu ietvarā. Turklāt endotoksīnu veidošanās notiek pastāvīgi, nemanāmi, dienu no dienas. Tas visu laiku gaitā noved pie endotoksīnu uzkrāšanās organismā, izraisot orgānu palielinātu darbību. Tas noved pie daudzu slimību attīstības, tostarp nierakmeņu, elpošanas ceļas slimību, sirds un asinsvadu un autoimūnu slimību, aptaukošanās un alerģijas. Endotoksīni, tas ir iekšēji toksīni, ir īpaši izplatīti
šādos gadījumos: zarnu trakta darbības traucējumi, disbakterioze, aknu un žūtspūšļa slimības, infekcijas un vīrusu slimības, nieru darbības traucējumi, alerģijas, stress. Tā, jāpārslēdz un neslēdzas. Pārslēdzās. Ir svarīgi saprast, ka 80% toksīni ir ūdenī šķīstoši, bet 20% ir taukoši šķīstoši toksīni. Nieres galvenokārt ir iesaistītas ar ūdenī šķīstošo toksīnu izvadīšanas procesu no organisma. Un taukoši šķīstošie toksīni tiek izvadīti galvenokārt caur aknām, kas ir organisma galvenais detoksikācijas orgāns, kas filtrē atkritumvielas un toksīnus no asinīm. Ja šie orgāni nespēja izvadīt toksīnus, kas tad notiek? Tad uzkrātie toksīni migrē uz citiem orgāniem. Nu, piemēram, uz ādu, matiem, nagiem. Kā rezultātā rodas ādas slimības, bojāti trausli mati un nagi. Migrē uz ausīm, rīkli, degunu, traheju, bronhiem un plaušām. Tas var izraisīt slimības kā astmu un dažādas alerģijas. Tālāk migrē arī uz kauliem, muskuļiem un saitēm. Kā rezultātā rodas sāļu nogulsnes, jeb artrīts, artroze. Kāpēc tas tā notiek? Pirmkārt, taukoši šķīstošie toksīni visbiežāk veidojas, ja aknas nedarbojas pareizi. Aknu disfunkcija pasliktina šo toksīnu dabīgo izvadīšanu no organisma. Nieru mazspēja izraisa ūdenī šķīstošo toksīnu uzkrāšanos. Otrām kārtām, dažādi vides faktori ietekmē toksīnu veidošanos organismā. Un treškārt, nepietiekama ūdens patēriņa. Patēriņš veicina arī toksīnu uzkrāšanos organismā. Diemžēl mūsu sabiedrībā nav izveidojusies tīra un veselīga ūdens dzeršanas kultūra. Tomēr pietiekama ūdens daudzuma dzeršana rada apstākļus toksīnu izšķīdināšanai un izvadīšanai ar urīnu un sviedriem. Mums ir jāatbalsta savs ķermenis, radot apstākļus pilnīgai un saulaicīgai toksīnu izvadīšanai. Var izdalīt 7 ķermeņa piesārņojuma stadijas. Pirmā. It kā cilvēks ir vesels, izjūt vispārēju nogurumu tikai. Tas ir intoksikācijas sākuma simptoms. Miega traucējumi, garastāvokļa svārstības, galvas sāpes, nogurums, aizkaitinātība. Otrā stadija pievienojas locītavu un muskuļu sāpes visā ķermenī, kas nemazinās ar pretsāpju līdzekļiem. Trešā stadija. Klepus, asarojušas acis, hroniskas iesnas izsitumi uz ādas, psorioze, ekzēma, nātrene vai nieze. Ceturtā stadija. Parādās nierakmeņi un žūtsakmeņi, miomas, adenomas, cistas, papilomas, polīpi un vēnu iekaisums. 5. stadija. Parādās slimības, kas saistītas ar orgānu saistaudu bojājumiem. Piemēram, artēriju, vēnu, limfvadu slimības. 6. stadija. Tiek skarta centrālā un perifērā nervu sistēma. Šādos gadījumos bieži tiek novērota paralīze, skleroze, Parkinsons. 7. stadija un pēdējā. Toksīnu uzkrāšanās pēdējo stadiju organismā pavada neatgriezeniskas slimības, kas saistītas ar šūnu un audu iznīcināšanu. Mēs varam izvairīties no toksīniem, bet mēs varam
Mēs īstenībā nevaram izvairīties no toksīniem, pareizāk sakot, bet mēs varam samazināt to uzņemšanu, dzīvojot tīrā vidē, ievērojot veselīgu uzturu, dzerot tīru ūdeni, un pats galvenais - organismam ir nepieciešama palīdzība, lai izvadītu atkritumu produktus, endotoksīnus un eksotoksīnus, kas vēlāk var izraisīt dažādas veselības problēmas, kā mēs redzējām jau iepriekšējā slaidā. Un tā, mums palīgā ir nākuši 2 medicīnas darbinieki. Vladimirs Patkamutņikovs, medicīnas doktors, Krievijas goda ārsts un profesors. Olga Patkamutņikova, medicīnas doktore, dermatoloģija, asociēta profesora. Šie ir mūsu Korāļu kluba līderi un unikālas programmas Coral Detox radītāji, kas balstīti uz viņu zināšanām un pieredzi, lietojot kompānijas produktus. Tās mērķis ir palīdzēt izvadīt uzkrātos toksīnus, veicināt organisma atjaunošanos. Jums interesē runāt tālāk? Uzrakstiet kaut ko čatā. Un tā, 4 produkti komplektā. Coral lecitīns, H-500 asimilators un ko es saucu? Coral Mine, H-500 asimilators un lecitīns. Tātad Coral Mine ir minerālu kompozīcija, kas izgatavota no dabīgiem koraļiem, kas iegūta Okinavas salā, Japānā. Dzeramā ūdens attīrīšanai un bagātināšanai. Tas normalizē organisma līdzsvaru 70 makro un mikrominerāli, kas taisa ūdeni dzīvu, sārmainu, mīkstu, kas viegli tiek šūnā. Palīdz attīrīt ūdeni, veicina ūdenī šķīstošo toksīnu izvadīšanu. Nākamais, H-500, ir enerģijas avots, ikdienas dzīves degviela. Uzlabo fizisko un garīgo veselību, pātrina atjaunošanos pēc slodzes, aizsargā pret priekšlaicīgu novecošanos, palīdz neutralizēt organismā izveidojušos toksīnus. Ir pierādīts, ka ar šiem produktiem bagātināts ūdens veicina ūdenī šķīstošo toksīnu izvadīšanu un samazina kaulu audu izmaiņas. Taukoši šķīstošo toksīnu izvadīšanai mums arī ir 2 produkti - asimilators un lecitīns. Asimilators satur gremošanas enzīmus. Tas ir augu izcelsmes komplekss, kuram pievienots arī klāt ir A un D vitamīns un veicina efektīvu pārtikas produktu sadalīšanos un samazina toksīnu veidošanos, veicina olbaltumu un ogļhidrātu taukainas pārtikas efektīvu sadalīšanos, novērš vēdera uzpūšanos un smaguma sajūtu kuņģī. Coral lecitīns. Tas aizsargā šūnu membrānas no toksīniem radītiem bojājumiem, palīdz efektīvi neutralizēt un izvadīt toksīnus no organisma. Lecitīns ir visu ķermeņa šūnu membrānās. Smadzeņu šūnu membrānu pamats, aizsargā šūnu membrānas no toksīnu radītiem bojājumiem, palīdz efektīvi realizēt un izvadīt no organisma taukoši šķīstošos toksīnus, veicina aknu atjaunošanos no alkohola, nikotīna, medikamentu un nekvalitatīvas pārtikas toksiskās iedarbības. Lietojot šo programmu, iesaka eobiotiskās vakariņas. Ko tas nozīmē? Ņemam kādu no skāpiena produktiem, kefīru vai paniņas, un pievienojam kādu no šiem 3 produktiem, vai nu spirulīnu, vai koralu lucernu, vai koralu burdu. Viņus arī var iebērt šajos skāpiena produktos un dzert 1 stundu pirms miega.
Tātad mēs esam ieguvuši vairāk nekā produktu komplektu, lai nodrošinātu mūsu ķermenim visu nepieciešamai, lai normalizētu tā dabisko procesu un aktivizētu. Šis komplekts tagad ir pieejams ļoti ērtā veidā, skaistā iepakojumā, un ērti ir paņemt līdzi. Tālūk izskatās šis komplekts. Koraļu detoksam ir visaptveroša pieeja, kas nodrošina dabisku toksīnu izvadīšanu no organisma, šūnu veselību, vitalitāti un jaunību gadiem ilgi. Un ja mēs šim komplektam, ko jau mēs redzējām, pievienojam vēl šos divus produktus, par kuriem es arī drusku pastāstīšu, par viņiem var stāstīt ļoti daudz, bet es nedaudz pieskaršos, lai būtu saprotams. Korāla alfa jeb lucerna daudzpusīgi ietekmē veselību, būdama lielisks profilakses līdzeklis pret daudzām slimībām. Lucerna satur ne tikai lucernas lapas, bet arī koncentrētu lapu sulu, kas ievērojami pastiprina pozitīvo iedarbību uz organismu. Tā ir ļoti gara sakne, līdz ar to tā uz sevis uzsūdz daudz minerālus un vitamīnus. Lucerna ieņem īpašu vietu ārstniecības augu vidū. Tās lietošana sekmē dzīves tonusa celšanos, paaugstina darba spējas, paaugstina arī novājinātu veselību un tiem, kas cieš no gremošanas traucējumiem un intoksikācijas. Šī zāle ir ļoti nepieciešama nieru darbības traucējumiem, kā arī čūlas slimības gadījumos un paaugstina visa organisma imunitāti. Un šeit es gribu savu rezultātu pastāstīt tieši par šo produktu. 2 gadījumi. Tad, kad sen man bija hemoroīdi, tad es pastiprināti ar citiem produktiem lietoju tieši lucernu. Un tā man ļoti palīdzēja. Un tagad jau kādi 15 gadi šī problēma man nav atgriezusies. Un vēl viens gadījums, kad aizejot pie zobārsta, ņemt no zobakmeni pie higienista, man laikam kaut kādu vīrusu ielaida vai mikrobu, nezinu. Līdz ar to arī es lietoju šo produktu pastiprināti un saglābu savus 8 zobus. Ja, tātad es domāju, ka šī produkta vērtību mēs varbūt pat citreiz nenovērtējam. Paskat par pentakānu. Nezinu, kā man to izdarīt. Kā man to izdarīt? Tātad par pentakānu. Kālija, C vitamīnu un ribozes kombinācija. 3 sastāvdaļas, kuras ir nepieciešamas, lai saglabātu efektīvu enerģijas apmaiņu. Produkts radīts speciāli tam, lai nepieļautu kālija deficītu šūnās. Pentakāna uzdevums ir nodrošināt nepārtrauktu kālija koncentrāciju šūnas iekšpusē. Putojošas tabletes izšķīdinot ūdenī veidojas 2 organiskas kālija formas – citrāts un askorbāts. Kam mēs īpaši rekomendējam šo produktu? Visiem, kas aktīvi nodarbojas ar fiziskiem vingrojumiem, regulāri lieto kafiju, šokolādi, alkoholu. Cilvēkiem, kuri bieži izjūt nervu spriedzi, stresu, ja tiek lietots nepilnvērtīgs uzturs un liels sāls daudzums. Ja ir paaugstināta sirds problēmu attīstības risks, kā arī sirds asinsvadu veselības uzturēšanai. Ātrāk atgūties no slodzes un stresa, palīdz šūnām 4 reizes ātrāk atjaunoties. Un tālūk, tagad ir iespēja uzdot jautājumus, bet es
Jautājumus neredzu. Tagad labi. Aiziesim atpakaļ, ja man izdosies noņemt to ekrānu un atrast sevi. Atrast sevi. Tā, ekrāns ir noņemts, bet es laikam kaut ko izdarīju ne tā. Tā. Tā, kur jūs man esiet? Es jūs neredzu. Es vairs neredzu. Nav. Neredz. Tā, tad te tagad mums ir. Jūs mani redziet vai jūs mani neredziet? Man ir ļoti interesanti. Neviens ar mani nerunā, nevienu es neredzu. Un runāju viena pati. Vai bija vērtīgi, tad ielieciet plusiņu čatā. Bija vērtīgi vai nebija vērtīgi? Jūs mani dzirdiet? Pamājiet kaut kas. Ai. Paldies, ka šodien bijāt kopā un ceru. Mariks, pamāja ar galvu, tu man dzirdi? Redzi? Labi, paldies tev. Es Aņu pieslēdzos. Paldies, bija viss superīgi. Es vienkārši tam steigā auto lielajā stacijā. Bet paldies, es izdzirdēju. Neskatoties to, ka daudz ko zinu, izdzirdēju. Jā, un mēs jau visu dzirdējām, redzējām, viss super. Valsts, es vēl pabeigšu, tad beigas. Jā, paldies. Jā, un es visu slēdzu ārā. Jā, nevajag veiksmīgi. Jā. Un tagad pats svarīgākais jautājums. Vai tu gribi pamēģināt un sajust rezultātu, tad ieliec plusiņu. Ja tu sevi atpazini, ka tev ir enerģijas trūkums, smaguma sajūta vai vienkārši gribi restartu, mēs varam palīdzēt soli pa solim iziet šo attīrīšanās programmu. Un tad uzraksti vienkārši tam cilvēkam, kurš tevi uzaicinājis personīgi, gribu programmu, ja vēlies sākt, bet ja ir vēl kādi jautājumi, ja gribi precizēt, tad uzraksti ir jautājums. Parasti cilvēki, kas sāk jau pirmajās dienās, jūt labas izmaiņas. Un tagad nedaudz par iespējām. Neturēsim sveci zem pūra. Ja jums šis video bija svarīgs un informācija bija svarīga, tad būs droši vien arī ieraksts, ja viss labi izdosies, un tad palūdziet tiem cilvēkiem šo ierakstu, kas uzaicināja. Padalieties ar to, ar tiem cilvēkiem, kuriem jūs vēliet labu veselību. Līdz ar to jūs būsiet ieguvēji, jo mūsu kompānija maksā arī bonusus, un jums būs iespēja lietot šos produktus bez maksas, bet par to mēs parunāsim citā reizē. Ielieciet čatā plusiņu, ja jums bija vērtīgi. Uz drīzu redzēšanos nākamajos Zoom.